nav noslēpums. Mēs visi esam cilvēki. Un mums visiem ir lietas, kas patīk mūsu dzīvē, un ir lietas, kas nepatīk. Bet ar ko atšķiras cilvēki viens no otra? Ir tādi cilvēki, kuri samierinās ar lietām, kas viņiem nepatīk viņu dzīvē. Un ir cilvēki, kuri nesamierinās. Ir cilvēki, kuri izvēlas dzīvot tā saucamajā komfortā un neko nedarīt. Bet tieši par šo komfortu es gribu pateikt, ka patiesībā tas jau nav nekāds komforts. Ja tev visu mūžu, visu laiku ir kaut kāda neapmierinātība iekšā sevī, tas nav nekāds komforts. Tu visu mūžu, visu laiku dzīvo tādā neapmierinātības stāvoklī, un tu nogurdini savus smadzenes, un tu noēd visu savu potenciālu, ko tu reāli varētu izdarīt. Ka tu varētu mainīt savu dzīvi, ka tu varētu izmantot savas iespējas un piedzīvot kaut ko tādu, ko tu šobrīd pat neiedomājies. Un tieši šajā kontekstā es gribu teikt, šie pārmērīgi lietotie vārdi kā transformācija, personiskā izaugsme, dzīves transformācija, apzinātība, tas viss ir par vienu un to pašu. Par cilvēka personisko ceļu uz pilnību. Pastāv tāda ļoti skaista teorija, tā vizualizējot, kā tas ir. Mēs visi piedzimstam, pieņemsim, vienādā līmenī, nulles līmenī. Pieredzes nekādas nav, esam piedzimuši. Un mūsu potenciāls, ko mēs varam sasniegt, ir te 100%. Bet tas ir tā kā tādā piramīdā. Un mūsu dzīves uzdevums reāli ir rāpties pa šo piramīdu uz augšu. Un katram tie piramīda var būt tās metodes, ar kurām mēs varam rāpties uz augšu, ir pilnīgi atšķirīgas. Tāpēc mēs varam vērsties pie dažādiem speciālistiem. Mēs varam klausīties YouTube. Mēs varam iet kursos, mēs varam lasīt grāmatas, un tas viss būs par vienu un to pašu personiskajā izaugsmē. Jo graudiņu pa graudiņam tas viss papildināsies, attīrīsies ierobežojošās pārliecības, ir jāveic darbs. Un tad pamazām atveras tavs pilnais potenciāls, un var notikt lietas, par kurām tu pat nenojaut, ka tu esi spējīgs to izdarīt. Ir vērts. Saņemies, aiziet!